Kā nākamais runātājs Anna Kalve no e-agronoma par e-agronomu saimniecības pārvaldības sistēmu. Nu, palika tikai minūte un 20 sekundes, jā, bet tas, laikam, ir Māra vēl laiks, jā. Tā, to līdz no minusojam, super. Jā, varam sākt? Jā. Ja vajadzēs galdiņu, jūs sakiet. Mēs varam arī. Jā, paldies. Labdien, mani sauc Anna. Esmu klientu attiecību nodaļas vadītāja uzņēmumā e-agronoma. E-agronoms ir lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmums, kurš dibināts 2016. gadā Igaunijā. Savukārt Latvijā savus pakalpojumus sāka piedāvāt 2017. gadā. Uzņēmums darbojas galvenokārt Centrāla un Austrum Eiropas valstīs, apvienojot vairāk kā 1,7 miljonus hektāru. Uzņēmums laika gaitā ir mainījis savu galveno darbības virzienu no saimniecības pārvaldības programmatūras nodrošinātāja, orientējoties uz dažādu ilgspējīgas lauksaimniecības projektu attīstīšanu ar mērķi nodrošināt dažādu finanšu avotu pieejamību lauksaimniekiem, kur nemainīgi centrālais rīks arī ir šī pati programmatūra. Programmatūra kalpo kā pamatrīks gan oglekļa lauksaimniecības prakšu ieviešanas projektam, gan arī nodrošina certificēšanas procesu ar finanšu uzņēmumiem, kā rezultātā saimniekam ir pieejami izdevīgāki finanšu nosacījumi. Papildus tam šobrīd arī strādājam pie pārtikas ķēžu emisiju samazināšanas projekta, kas samazina pārtikas ķēdes kopējās emisijas un mudina pārtikas ražotājus nodrošināt prīmijum cenas graudu iepirkumos. Pirmā e-agronoma versija radās, kad uzņēmuma dibinātājs Robins kopā ar savu kursa biedru Stenveru radīja prototipu ar mērķi palīdzēt tēvam saimniecībā. Jo redzot, kā tēvs apsaimnieko 1500 hektārus un visu dokumentē pierakstos, viņš vēlējās atvieglot saimniecības pāraudzību un uzlabot analizēšanas procesus. Tieši tādēļ mūsu uzņēmuma moto ir zemnieks zemniekam. Šobrīd programmatūra ir saglabājusi samērā vienkāršu lietošanas pieredzi, tomēr nodrošina pilnu funkcionalitāti, kas ietver gan kultūra augu plānošanu, gan pārdomātu un detalizētu noliktavu, gan arī iespēju vienlaikus pārvaldīt vairākus uzņēmumus zem viena lietotāja profila. Šobrīd attēlā mēs redzam šo saimniecības pārvaldības programmatūru, kurā arī konkrētais saimnieks ir izvēlējies pārvaldīt vairākus uzņēmumus zem viena lietotāja. Labajā pusē viņam tiek dota iespēja atfiltrēt, vai viņš vēlas redzēt visus uzņēmumus kopā vai kādu atsevišķi. Savukārt kreisajā pusē mums ir redzami visi saimniecības pārvaldības moduļi. Par dažiem no tiem arī es pastāstīšu vairāk. Šobrīd ir atvērts lauku modelis, precīzāk tavi lauki, kurā ir iespēja tātad saimniecību redzēt kartes skatā, kā arī ir iespēja atvērt lauku sarakstu, kurā ir pieejamas katra lauka detaļas. Tālāk mums ir zem šīs paša moduļa apakšnodaļas kultūra augu pārskats, kā arī sadaļa imports eksports, kas ir ļoti svarīgi mūsu programmatūrā, jo caur sadaļu imports mums ir iespēja ieimportēt laukus un kultūra augus no lada, savukārt caur eksportu mums ir iespēja iegūt tādas atskaitas, kā lauku vēsture, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzskaita, mēslošanas plāns un tā tālāk. Tālāk mums ir modulis kultūra augi, zem kura mums ir iespēja plānot augu seku un plānoto ražu. Savukārt caur uzdevumiem mums ir iespēja pievienot programmai katru uz lauka veikto uzdevumu un viņu arī pāraudzīt. Tāpat arī zem šī moduļa ir tādas foršas iespējas kā lauka apsekošanas modulis un iespēja lauksaimniekam plānot darba stundas saviem darbiniekiem. Savukārt par telemātiku es pieskaršos un pastāstīšu mazliet vēlāk. Noliktavā mums ir iespēja pievienot katru realitātē uzņēmumā ienākošo produktu, radot situāciju, ka tas, kas mums realitātē ir uzņēmumā, ir arī mūsu programmatūras noliktavā. Tad mums ir ražas novākšana, kur mēs varam pievienot kravas to piemaisījumus un mitrumus, un tālāk mums ir analīzes modulis, kurā veicam kultūra augu un augu analīzes, kā arī budžeta plānu. Tomēr, tā kā tirgu esam jau turpat 8 gadus, zinām, ka manuāla datu ievade nav liela māksla. Līdz ar to šobrīd strādājam pie automatizētiem rīkiem, kas neskatoties uz to, kādas programmatūras saimnieks ir līdz šim izmantojis un plāno izmanto nākotnē, ļautu lietotājiem importēt jebkāda veida datus. Šajā sakarā viena no jaunākajām programmatūras funkcijām ir telemātika.
kurā iespējams e-agronomu savienot ar dažādu tehnikas nodrošinātāju, kā piemēram uz šo brīdi tas ir John Deere un Navirex sistēmām, šobrīd izstrādes procesā ar Case un klāsa savienojamība. Kā tas darbojas? Caur e-agronomu mēs izveidojam savienojumu ar kādu no šīm sistēmām, un mūsu sistēmā automātiski ieimportējas tādi dati kā lauktehnika un aktivitāšu vēsture. Tad mēs dodamies uz aktivitāšu vēstures moduli, kurā jau ar viena klikšķa palīdzību mēs varam pārveidot šo ieimportēto aktivitāti par uzdevumu mūsu sistēmā. Izcelt iespējams ir arī rūpīgi izveidoto un detalizēto noliktavu, kā arī iespēja iegūt pārskatāmas atskaites, kas mainoties lauksaimnieka vajadzībām tiek pielāgotas, kā arī iespēja izmantot programmas mobīlo aplikāciju. Tādā veidā nepārtraukti sekojot līdzi tam, kas notiek saimniecībā jebkurā laikā un vietā. Piemēram, kādus lauku darbus šodien ir konkrētais lauksaimnieks uz lauka veicis. Kā vēl vienu no sistēmas plusiem iespējams minēt arī lauku apsekošanas moduli, kam ir būtiska loma lauksaimnieka darbā. Lauka apsekošanas rīkā ir iespējams dokumentēt redzēto uz lauka, atzīmējot, piemēram, auga attīstības etapus, pievienojot bildes, kā arī komentārus. Papildus konkrētā funkcija kalpo arī kā laba platforma, kur saglabāt datus, kurus nepieciešams veikt uz lauka, piemēram, meliorācijas sakārtošanu, vai pat atzīmēt grodus, kuriem ir nepieciešama vāka izgatavošana un nogādāšana uz lauku. Šajā slaidā būtiski pieminēt būtu arī integrāciju ar Lizu, kura šobrīd ir procesā un notiek aktīvs darbs pie sistēmu salāgošanas. Turpretī viens no sistēmas mīnusiem noteikti būs tas, ka programma darbojas tiešsaistē, kā jau liela daļa programmatūru. Un ņemot vērā to, ka datu pārklājums īpaši lauku teritorijās mēdz būt mainīgs, ir iespējams datu tīklu pārraides zudums, kas apgrūtina sistēmas informācijas ievadi. Tomēr ievadot datus un konstatējot, ka šis interneta pieslēgums ir vājš, savienojoties ar internetu, tiek augšuplādēti automātiski dati programmatūrā. Kā vēl viens būtisks nepieciešams papildinājums e-agronomam būtu mazāk piekoptu prakšu pievienošana, kā piemēram sistēmā nav atsevišķas iespējas pievienot kompanjonu augu. Vai kā otrs piemērs būtu sistēma sākotnēji tika izstrādāta graudkopības uzņēmumiem, līdz ar ko tā ir tikai daļēji piemērota lopkopības saimniecību vajadzībām. Tomēr šobrīd arī noris aktīvs darbs pie šādas sistēmu funkcionalitātes nodrošināšanas. Tāpat arī izpētes procesā ir ledus slāņa importēšana, kurā redzami ūdens objektu veidi, jeb, piemēram, novadgrāvji, kas paredz zaļo joslu ievērošanu un citus ierobežojumus, kas ir svarīga opcija ne tikai darba devējam, bet arī darbiniekam, lai viņš viegli un pārskatāmi spētu plānot uz lauka veicamos darbus. Pakalpojuma cena. Pakalpojumu cena visiem klientiem nav vienāda. Mēs rodam risinājumus katrai saimniecībai individuāli. Programmas pamatcena ir 199 eiro gadā, taču gala cena veidojas no tā, kādus moduļus saimnieks vēlas izmantot, kā arī no tā, cik daudz hektārus viņš pievieno programmai. Kontaktpersonas. Ja rodas interese par e-agronomu vai kādu no tā darbības virzieniem, tad droši var sazināties ar e-agronomu komandu. Ja jautājums ir vairāk tehnisks, tad droši var rakstīt man. Ja jautājums ir par pārdošanu, tad tas būs Nauris, ar ko jūs vēlēsieties sazināties. Taču, ja jautājums ir agronomisks, tad uz to mācēs atbildēt Diana. Te arī redzam mūsu kontaktinformāciju, un, ja ir droši jautājumi, var rakstīt, zvanīt. Jā. Super, paldies Annai Kalvei no e-agronoma. Jautājumi no zāles. Kamēr vēl pārējie domā, es atļaušos uzdot jautājumu. Tur bija norādīta cena 199 eiro gadā par X platības saimniecību un par pamatmoduli. Tātad par cik lielu saimniecību šis maksājums ir gadā? 199 eiro. 199 eiro tā ir tā fiksētā summa. Tā ir standarta summa. Jūs, piemēram, kā saimnieks pie mums nākat, jums ir 199 eiro plus 50 centi par hektāru. Tas ir par hektāriem, bet vēl atkarīga tā gala summa no tā, kādus moduļus jūs vēlēsieties izmantot. Respektīvi, tas būs pamatplāns vai pilnais. Un ja lauksanieks ir pilnīgs iesācējs un viņš grib tādu pamatapmācību iziet individuālu,
Vai tas ir pieejams? Jā. Tas kaut ko arī maksā, vai ne? Nē. Piemēram, lauksaimnieks grib pamēģināt sistēmu, viņam ir dota nedēļa laika. Tad viņš izdomā, ka viņš vēlas mums pievienoties, mēs slēdzam līgumu un ir arī pieejamas apmācības, ja, protams, ir vēlme. Apmācības ir pieejamas pārsvarā tiešsaistē. Ja ir vēlme, mēs arī braucam uz vietas, jo tiešām ir tādas reizes, kad kaut kas ir, piemēram, ar interneta savienojumu vai vienkārši nav iespējas, piemēram, pievienot mikrofonu vai kameru, tad mēs arī aizbraucam uz vietas. Bet pārsvarā 80% tās ir tiešsaistes apmācības. Jūs tā kā izveidojat grupiņu ar lauksaimniekiem un tad viņiem stāstat un rādat individuāli. Jā, ar katru atsevišķa tā saruna notiek. Un, ja tālāk ir nepieciešamas konsultācijas, tās ir pa maksu, viņas ir bez maksas? Nē, klientu atbalsts mums ir katru dienu, izņemot sestdienas svētdienu, no 9 rītā līdz 5 vakarā. Ļoti bieži tas ir gan pirms laika, gan pēc. Arī tad mēs atbildam uz jautājumiem, atkarīgs, cik jautājums ir steidzīgs. Iespēja mums ir rakstīt gan čata lodziņā pašā programmatūrā, gan iespēja ir arī rakstīt īsziņas, zvanīt, rakstīt ēpastus, atbildam mēs visiem un uz visiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk. Minēja, ka programma ir pieejama arī jaukta tipa saimniecībām. Tas nozīmē, ka, ja saimniecība izmanto kūtsmēslus, tad ir arī nepieciešami dažādi kūtsmēslu izmantošanas koeficienti. Jautājums, tie koeficienti ir pielāgoti Latvijai, vai tie ir Igaunijas koeficienti? Šis ir agronomisks vai tehnisks jautājums? Jā? Šis ir vairāk agronomisks jautājums. Tas, ko es varu pateikt, ir, ka uz šo brīdi jaukta tipa saimniecībām programmatūra ir pieejama un ir arī lietojama, bet funkcionalitāte aprobežojas. Bet, kā es minēju, šobrīd mēs pie tā strādājam, lai sistēma būtu vairāk pielāgota arī jaukta tipa saimniecībām, respektīvi vairāk lopkopības saimniecībām. Tas, ko es varu pateikt, uz šobrīd mēs strādājam, lai būtu iespēja, piemēram, norādīt, kādi dzīvnieki ir saimniecībā, cik daudz viņi ir. Zinu, ka ar to arī tā funkcionalitāte neaprobežosies, bet mēs tomēr aicināsim palīgā kolēģi, ja? Atbildēt uz jautājumu, kuru viņi nedzirdēja. Tas ir ļoti labi. Ir jautājums par kūtsmēslu izmantošanas koeficientiem. Viņi ir Latvijas koeficienti, Igaunijas, vispārēji? Atvainojos, jo jums ir tik labs vadītājs, ka viņš aizrunā sievietes projām, un mēs nedzirdam jautājumus. Tas tā speciāli gatavo garšīgu kafiju, tā kā mums ir labs barista, jā. Ja jums kādreiz vajag, aiciniet baristu Aivi Ceriņu. Bet par koeficientiem. Koeficienti ir tie paši, kas ir Igaunijas šajās sistēmās, lai gan man jāatzīst, ka viņi ļoti tuvu sakrīt kārkliņu metodikai. Tā kā, principā, viņi pat ir mazliet pieregulēti praktiskajai dzīvei, es tā atļaušos izteikt, jā. Bet viņi ir ļoti līdzīgi tam, ko mēs Latvijā arī iesakam no mūsu konsultantu puses. Paldies tev. Netraucēsim kafijas dzeršanu. Jā, varbūt vēl jautājumi no zāles agronomu pārstāvjiem. Jautājumi? Kristīne, tev vienmēr ir jautājumi āķīgi. Viss ir skaidrs un brīnišķīgi. Tas ir labi. Vai nu Kristīne pagurst, vai tiešām paliek ar vien skaidrāks viss viņai, jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es teikšu paldies tev. Paldies. Paldies Annai no e-agronoma.